Tad, ok, ejam tālāk. Es nedaudz izlaboju to lapu, kuru tikko taisīju. Viņu pielaboju smukāku, lai varētu publicēt. Tā tad atvērsim, paskatīties. Un es pavisam ātri viņu pielaboju tā, ka uzliku apakšā nākošās tās sadaļas, kurā tad katrā iekšā šeit būs pa tam vienam video klipam soli pa soli. Un šādi tad ērti arī būs skatīties tev katru video, kas bija tas pirmais to, visus pēc kārtas. Tā tad mēs nosaucam tikko iepriekšējā video page demo, kā demo lapu, bet šādi mēs īsti nevaram, tāpēc ir vajadzīgs nopirkt domēnu vārdu. Domēnu vārdus Latvijā cilvēki pērk, tev arī piekrītu noteikumiem, un, vai kas tur bija cookies laikam. Nits.lv ir vislabākais, kur pirkt domēnu vārdus. Tas ir LU matemātikas tīkla risinājuma daļa, kaut kā viņš šāds saucās garais nosaukums, bet tas whatever. Tātad te var ierakstīt nosaukumu tavs uzņēmums. Jau bija rakstījis. Šeit var pārbaudīt, vai viņš ir brīvs, ierakstot šajā lodziņā, pārbaudīt. Un nē, tavs uzņēmums. Redz, ja nav brīvs, tad parāda ar sarkano. Tikko redzējāt, ja būtu vienkārši tavs, tad parāda ar sarkano, ka nav brīvs. Ja domēna vārds ir brīvs, tad viņš parādās ar zaļo, un kad ir brīvs un tiek pievienots izvēlēt domēna vārdu grozam. Tālāk, pieteikt izvēlētos. Jā, pareizi, viss ir tavs uzņēmums LV. Tas nosaukums tāds, kāds ir, tāds viņš ir vienalga. Es vienkārši izdomāju, mēs šobrīd to daram, šobrīd ir 7:30 bez 20. Bez 28 vakarā mēs šo izdarām visu pa vienu dienu. Es viņu tikko izdomāju, ka tāds nosaukums būs, un viss šis tiek darīts reāli pa vienu vakaru. Tā kā tas ir forši, ka to visu var izdarīt reāli. Es nezinu, cik reizes uztaisījis lapas pa vienu dienu vienkārši, un bams, un ir gatavs, un viss. Nav ko tur ilgi ņemties. Tā, pieteikt izvēlētos, kad viņš ir brīvs, pieteikt izvēlētos. Un tad te ir jāieraksta reģistrēšanās, ir, labi, to pēc tam, reģistrēšanās vārds uzvārds. Tāks, Jānis Ozols, e-pasts, rekur, tad būs tavs uzņēmums gmail.com. Telefons, kāpēc tur ir punktiņš? 24. Tāks, tavs uzņēmums gmail.com. Lietotāja vārds. Tā arī būs. Tavs uzņēmums. Parole. Parole atkārtoti. Tā, lūk tā. Es esmu iepazinies un piekrītu Nits klienta tiešsaistes sistēmas lietošanas noteikumiem, tur visi noteikumi ir normāli un viss ir kā vajag būt. Tad reģistrēties. Reģistrēties, ko viņš parāda reģistrēt sistēmā, paroles, nesakrīt, kaut ko es nepareizi ierakstīju. Tagad vajadzētu būt. Jā, viss kārtībā, lūdzu norādiet sistēmas lietotāju un domēna vārdu lietotāju. Domēna vārdu tiešsaistes sistēmas lietotājs Jānis Ozols. Viņš nerāda man tur, tas labi. Izvēlēties domēna vārdu lietotāju, tad arī tas pats šeit atzīmējiet arī to pašu par šo personu trūkst visu nepieciešamu datu izvēlēt lomas izpildēji. Personas kods 1302, jā. Tā kāda starpība. 945, adrese, var arī tā, LV3405, deklarētā sakrīt ar kāds viņas adresi. Labi. Tā, sarakstam tos datus, visus papildus. Lietotājs šeit. Pišķiņi ir, bet tas jau nekas grūts jāsaraksta vienkārši dati un viss. Tad saglabāt.
Tad tālāk vēl uz leju, ejot domēna vārdu lietotājs, jā, tad turpināt. Maksātājs jā, turpināt. Tehniskā kontaktpersona jūs varat norādīt, lai viņš paliek, lai šis pats katrs ir. Es parasti lieku tad savā kontā, man ir personīgais konts, kurā tad ir visi tie domēna vārdi, bet šobrīd es nekavēšu laiku. Tad turpināt atkal un pieteikt domēna vārdu. Turpināt. Un te viss ir kopējais, tad apakšā atkal esmu informēts un piekrītu, apstiprināt. Un viss jūsu domēna vārda pieteikums ir sekmīgi iesniegts. Tagad nedaudz jāizgaida, viņi uzreiz neatnāk. Ir paies kaut kāds laiciņš. Jau reģistrēt klientu tieši, tā ir reģistrēšanās, lai pabeigtu reģistrāciju un izsniegt tieši šīs saites. Aiziet uz savu e-pastu un tad tā kā vēlreiz apstipriniet, lai tiešām viss ir kārtībā. Var ieiet iekšā vēlreiz tās uzņēmums, jo tur bija tas niks un parole. Nepareiz lietots un lietotāja vārds. Un kaut ko es, man liekas, atkal sajaucu. Tā. Cirēs tā ir. Man jau tā notiek otro reizi, kad nevar ielogoties. Es nezinu, kāpēc. 48 stundu laikā es tā kā apstiprināju un nesanāk tad vēlreiz ielogoties. Ja jums gadījumā notiek tā, es pamēģināšu vēlreiz. Lietotāja vārds tā tad ir. Atbildēšu ātrāk. Es pārbaudīšu 100%, lai būtu, jo tā nenotiek pirmo reizi. Ļoti rūpīgi ierakstīju. Jā, tiešām. Ja gadījumā jums notiek tas pats un jūs nevarat ielogoties iekšā sistēmā, tad vēlreiz pamēģināšu. Jā, ja jums notiek tāpatās, tad vienkārši rakstiet arī aizmirst paroli un ievadiet savu lietotāju vārdu. Varbūt vienkārši tikai man tā notiek, bet ja jau ne pirmo reizi, tas ir tā, ka dīvaini. Ierakstiet savu to niku, lietotāja vārdu un e-pastu. Ievadiet 3 ciparus, ja jums vajadzēs tuliņās iet iekšā un labot tos DNS ierakstus. Tagad tad ir atnācis tas vēlreiz, un šeit varēs izlabot jaunā parole. Es rakstu to pašu. Tagad visam vajadzētu būt kārtībā. Viņš atnāks jaunais. Katrā ziņā, jā, kaut kas neiznāk uzreiz tā, kā instrukcija pātē un nosūdzēja. Neuztraucieties ne par ko, nekas te nevar notikt, nekas traks, un redziet šitādas vienam situācijas. Vienmēr visu, es iesaku vienmēr visu ņemt ar vēsu prātu vienā mierā un nav jēgas ne par ko satraukties. Ja tas sākas ar kaut kāda veida satraukumiem, uztraukumiem, tad labāk vajag mest mieru uz to brīdi un turpināt kaut kurā citā brīdī. Tā kā man parasti tā nav. Es parasti esmu pieradis visu uztvert ļoti mierīgi un neuztraukties ne par kādām lietām. Rekur,
Paldies, visi jūsu rēķini apmaksā. Tagad es iegāju iekšā, un mani domēna vārdi. Viņš pagaidām vēl neuzrādās. Un drīzumā atnāks pēc kaut kādas, es nezinu, kā kur reizi, citreiz atnāk ātrāk, citreiz ilgāk. Šeit arī ir vēl viens ēpasts. Bet ir jāpagaida kaut kāds laiks, tāpēc es tagad apstādināšu un pēc tam pievienošu to video vēlreiz par turpinājumu pēc tam, kad paies tas kaut kāds laiciņš, kad atnāks ēpasts un lai mēs varētu tikt iekšā pie DNS labošanas. Pagaidām.